Kariņš ir bijis 5 gadus premjeras. Viņš ir iesaistījis 0 investīciju no Amerikas Savienotām valstīm. Kā tu sadarbojoties ar viņu, kuram ir Amerika pirmajā vietā, varēs nodrošināt, ka tev būs Latvija pirmajā vietā? Bet tas ir pilnīgi normāli. Ir skaidrs spēles noteikumi. Trumps nekad nenodarbosies ar labdarību. Tad mums ir jāpiedāvā tāda sadarbība, kas ir izdevīga gan Amerikai, gan Latvijai. Un tīri no biznesa viedokļa tas ir pilnīgi iespējams. Tad, kad sanāk dažādi cilvēki un veido partneru attiecības biznesā, neviens neveido biznesu ar mērķi pazaudēt naudu. Gadās, ka cilvēki pazaudē naudu, bet mērķis ir nopelnīt naudu. Un līdz ar to mums ar Trumpu vajadzēs veidot tādas attiecības, lai Latvija no tā iegūtu. Un es redzu, pirmkārt, es piedāvāšu iespēju Amerikas biznesam veidot šeit pārstāvniecības un biznesu šajā pasaules reģionā. Kāda viņiem varētu būt interese? Viņiem ir interese pelnīt naudu visā pasaulē. Un man ir idejas un priekšlikumi, ko viņiem piedāvāt, kādā veidā Amerikas lielo biznesu piesaistīt. Kariņš ir bijis 5 gadus premjeras. Viņš ir iesaistījis 0 investīciju no Amerikas Savienotām valstīm. Kaut kādi projekti ir bijuši, bet tam nav nekāda sakara ne ar valdību, ne ar premjeru Kariņu, kurš ir bijis Amerikas pilsonis vienlaicīgi. Es domāju, ka mums ir jāpanāk, lai Latvija varētu izveidoties kā neliela Silīcijas iela IT biznesam. Ir jārunā ar to pašu Ilonu Masku. Ir jārunā ar Zuckerbergu, ir jārunā ar Billu Gatesu, ir jārunā ar visiem lielajiem. Un tas ir tas, kas ir jāizdara. Bet nevis ar izstieptām rokām, lūdzu, iedodiet naudu, mums tur ir problēmas ar Rail Balticam, nauda, mēs miram. Nē, biznes, tīrs biznes. Mums ir jāpiesaista, ka veidojiet šādu biznesu šeit un jūs pelnīsiet. Un es zinu, kā to izdarīt. Esmu savā dzīvē piesaistījis ļoti lielas investīcijas 90. gados no Norvēģijas, 100 miljonu investīcijas, Rīmī veikali, viesnīcas, tirdzniecības centri. Patreiz mums ir daudzi miljārdu projekti kopā ar investoriem no apvienotiem Arābu Emirātiem. Man ir zināšanas, kā vest pārunas, bet problēma ir tāda, ka mūsu šodien valdībā un varā ir cilvēki, kuri nekad ar biznesu nav nodarbojušies.